Kā jūs izdomājāt pieteikties šim projektam? Īstenībā man pat paveicās, jo pirms tam es strādāju Liepājā 4 gadus, un tad es pārvācos uz Rīgu un šo iestādi uz Annas ielām. Un tieši tā kā man ir izveidojies jauns kabinets, jauns grupiņa, piesakās bērnu, un ir izziņots, man atnāk uz e-pastu, kad ir izziņots tāds tā kā konkurss, kur mēs ar Minecraftu varam nedaudz ietekmēt kaut ko pilsētai, kaut ko mainīt, uzbūvēt maketu, bet tikai ar bērnu iesaisti. Ja? Un man tas bija tāds, jā, Minecraft skola obligāti piedalās, Minecraft skola nevar nepiedalīties, tā kā ja jau mēs esam jau tādi pārstāvji, tad jau, protams, jā. Mēs taisījām Brijānu palīdzības ielas skvēru, kas ir netālu no šejienes. Un viņš bija ļoti sliktā stāvoklī, viss bija vecs, un mēs viņu izdomājām pārtaisīt. Kas tev pašam visvairāk patika jūsu izveidotajā Minecraft parkā? Man visvairāk patika kafejnīca. Tur ir tāda šķirošanās atkritumu tvertnes, kur tikai, ja tu šķiro pareizi, tad dabūni punktus, pa kurām var nopirkt bulciņus, tā kā depozīt naudu. Būvēt, un pats tas process, kad mēs būvējām, tāpēc, ka bija ļoti smieklīgi, tad, kad visi kaut ko mēģināja taisīt, un man visvairāk arī patika, tad mēs likām NPC cilvēciņus, lai izskatītos dzīvelīgāks tas parks. Man visvairāk patīk skateparks, jo es arī brīvajā laikā braucu uz skūteri, uz laukumiem, jā, un man šis parks būs tā kā tuvākais. Prezentēt, ka tas ka tu parādi citiem savu ideju, un tu redzi, ka citi kā uzbūvēja. Tā būvēšana, kad mēs izdomājām, tad sākam būvēt. Jā, tas viss radošums no Minecrafta. Kas bija visgrūtākais? Laikam tie saules paneļi, jo viņiem bija tā kā, es biju izsīties, lai viņi izsādīja kā īsti. Tā kā man un visiem pārējiem bija visgrūtāk mērogs, tāpēc, ka Minecraftā metru nav, un ļoti grūti ir vienā blokā ar pusmetrs vai kā uztaisīt to, nav nejausmas. Tas bija man šķiet visgrūtākais. Kas tieši tev bija mīļākā lieta no tā visa? Man vismīļākā lieta bija redzēt to, kad ar Minecraftu bērni var kaut ko sasniegt, un kad cilvēki viņos ieklausās, un ka tiešām bērniem ir vārds, un ka tas ir caur Minecraft, nevis tā vienkārši caur kaut ko, bet ka tieši šī spēle mūs ir kaut kur aizvedusi. Un redzēt vienkārši to, kad mēs arī uzvarējām bērniem to prieka sajūtu, tas bija kā man pašai, un es to negaidīju. Tas bija laikam tāds moments, ko es vēl ilgi atcerēšos. Un tā. Kā jūs uzzinājāt par to projektu? Laikam Facebookā. Tā kā ziņa man atnāca, un pēc tam es izlasīju visus nosacījumus, un pēc tam piedāvāju 10. klasē. Kā jums patika šis projekts? Man ļoti patika, jo šo projektu es arī izmantoju savā magistra darbā. Kā mēs varam iesaistīt jauniešus plānošanas procesā, un man liekas, ka tas ļoti labi izdevies. Man visvairāk iepatīkas veidot prezentāciju. Man arī iepatīkas strādāt kopā, jo mana komanda bija diezgan saistīta ar diezgan organizētiem cilvēkiem, un tāpēc tā nebija ļoti grūti. Ka tas viss ir Minecraftā. Tāpēc, ka tas bija mana vismīļākā spēlē, kad man bija kaut kur 10-12 gadi. Kad mēs aizstāvējam savu projektu, ka mēs gandrīz uzvarējām. Man vispār galva bija tāds tukša vieta, man vispār nebija nekādas domas. Pēc tam, pēc kāda mēnešiem, man tomēr sanāca prāta, ka šeit mēs varam izdomāt kukaiņus mājiņus, šeit varētu izdarīt tā un tā. Un kas tev palika vairāk atmiņā? Prezentēšana. Tas grūtāk. Jā, un viss tas pasākums. Minecraft kartē. Es arī tagad atceros visu, kas tur bija. Man bija ļoti prieks, ka visi palīdzēja viens otram un nebija nekādas muļķības. Visi pateica, ko viņi grib darīt, un viņi arī gribēja izdarīt šo darbu ļoti labu un patīkamu. Kas patika visvairāk? Patika organizācija, jo mums bija konkrēti uzdevumi. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs aizbraucām uz to teritoriju apsekot, lai viņi redzētu, kas tur vispār notiek un ko mēs varētu tur darīt. Pēc tam arī bija attālinātās tikšanās Zoom platformā ar vietējiem iedzīvotājiem un arī aktivistiem.
Mēs arī klausījāmies, ko viņi gribētu. Jā, tas bija. Un arī Mārtiņš Enģelis atbrauca pie mums ciemos. Viņš prezentēja un stāstīja mums par plānošanu, par aprites ekonomiku. Un bērniem arī bija nedaudz saprotamāk, ko no mums grib šajā projektā. Kā jūs uzzinājāt par projektu? Mēs jau vienu projektu taisījām dažus gadus atpakaļ. Tieši tāpēc, kad mums jau bija tas viens projekts, tad mums arī atnāca uzaicinājums, vai mēs nevēlamies šajā piedalīties. Šis bija vairāk tāds jau pielāgots konkrētai vietai. Un man tieši patika tas, ka bija saistībā ar šo vietu arī bija jāmēģina izdomāt. Mēs diezgan lielu laiku pavadījām reāliem plāniem un zīmējot, kura zona būs, kur būs klusā zonas, kur skaļās. Man liekas, ka tas bija labs process. Pēc tam jau būvēšana, tad tur jau bērni būvējas jau mazāk. Es būvēju skateparku. Braukāju pats pa skateparku vasarā un ielikām, Adrija ielikā lasīšanas vietu, kā arī vietu, kur bija estrāde. Es atceros to, ka es veidoju sētu, labirintu, kas bija no dzīvžoga uztaisīts sēdvietas estrādēji. Miks veidojas, kā pirmie teica, skateparku. Un tā otra meitene, kurai vajadzēja būt, viņa veidoja estrādi, rotaļu laukumu. Bija labi, bija slikti, bet tas, ka tu nezināji, ko darīt, ko otrs gribēs un vai vispār sanāks tev ar viņu komunikēt, izdarīt pareizi to visu. Nākamreiz varētu citu teritoriju. Tā nebija tā labākā teritorija, ko varēja. Kas tev bija mīļākā lieta no visu tā projekta? Tas, ka vajadzēja būvēt, jo, piemēram, kad es mājās biju, es meklēju visu kaut kādas idejas, ko varētu kā piemēram sētāji vai arī turpat iekšā uztaisīt, lai būtu interesantāk visiem apmeklētājiem. Man tieši patīk tas Minecraft, tas education, tāpēc, ka tur ir tās visas iespējas arī. Es iedodu testiņu, piemēram, kā ir mākslas pamatus apgūt, vai arī mēs tur reizēm būvējam Ziemassvētku egles kaut kādās reālās vidēs, tādā veidā. Ja? Tas radošums ir lielisks. Man mazbērns ar spēlē. Viņam patīk.